19. uzdevumā redzam cilts koku, kurā atainot pazīmes iedzimšanu kādā ģimenē, un mums ātri uzmetot aci jābūt skaidram, kāds ir pazīmes iedzimšanas veids. Pirmais, kam varētu pievērst uzmanību, ir vai pazīme izpauž abiem dzimumiem vienādi bieži. Ja izpaužas vienādi bieži, tad visticamāk, ka pazīme nav saistīta ar dzimumu chromosomām. Tātad tā ir autosomāla, un to mēs redzam arī šajā piemērā. Nākamā lieta, kam pievērst uzmanību, vai pazīme izpaužas katrā paaudzē vai šad un tad. Ja katrā paaudzē, tas varētu liecināt, ka pazīme ir dominanta, bet ja reti izpaužas, tad visticamāk ka recesīva, un to mēs redzam arī te. Līdz ar to B būs pareizā atbilde. Te var ātri izpildīt uzdevumu un tikt pie atbildes. Tātad mēs krustojam homozigotu recesīvu īpatni, kas izskatās šādi, ar heterozigotu īpatni, kas izskatās šādi, un tad mēs iegūstam gametas jeb dzimumu šūnas, un tiekam arī pie F1 paaudzes īpatņu genotipiem. Atceramies, visi pēcnācēju varianti kopā veido 100%. Mums ir 2 varianti, līdz ar to godīgi sadalām un katram tiek 50% varbūtība. 50% mums ir heterozigoti un 50% homozigoti recesīvi. 21. uzdevums tāds domājamais. Ja mēs sāktu ar otro attēlu, tas mums diži daudz nepalīdzētu, jo suņi vienādi, pēcnācēji vienādi. Kā redzams, tas var būt dažādās situācijās. Pirmais attēls tāds aizdomīgs. Vienam no suņiem ir jābūt ar homozigotisku recesīvu genotipu, otram jābūt ar heterozigotisku genotipu. Bet kurš ir kurš? To nevar tā pateikt. Tāpēc šajā gadījumā labāk sākt ar trešo attēlu. Te mēs skaidri redzam, ka N sunim jābūt ar homozigotisku recesīvu genotipu, bet M sunim ir jābūt ar homozigotisku dominantu genotipu. Visi pēcnācēji būs heterozigotiski, kuriem izpaudīsies dominantā pazīme, un tad mēs redzam, kā ar šādiem vecākiem mēs varam iegūt visus norādītos pēcnācējus. Līdz ar to atbilde C ir pareizā. 22. uzdevumā Emīls bija saņēmis vakcīnu, tāpēc viņam slimība izpaudās viegli, kura imunitāte nodrošināja slimības vieglu izpausmi. Te jāatceras imunitātes veidi. Mums ir nespecifiskā jeb iedzimtā, kas saistīta ar iedzimtām bioloģiskām organismu īpatnībām, kuru dēļ mēs esam neuzņēmīgi pret, piemēram, augu slimību ierosinātājiem vai daudz citu dzīvnieku slimību ierosinātājiem. Tad mums ir specifiskā jeb iegūtā, kuru mēs iedalām dabiskajā un mākslīgajā. Kā es parasti saku, lai vieglāk atcerēties, dabiskā notiek normālos dabiskos procesos, vienkārši dzīvojot, bet mākslīgajā būs iesaistīts medicīnas darbinieks, kurš kaut ko mums dos. Tātad dabisks process ir piemēram saslimšana, kuras dēļ mūsu organisms aktīvi pats ražo antivielas, tāpēc imunitātes veidu, kur iegūstam pēc slimošanas, mēs saucam par dabisko aktīvo. Dabiski ir arī dzert mātes pienu, kad esam maziņi. Ar mātes pienu mazulīts pasīvi uzņem jau gatavus antivielas. Viņa organisms pats tās neražo. Līdz ar to tā ir dabiskā pasīvā imunitāte. Mākslīgi iegūtā aktīvā imunitāte rodas vakcinējoties. Mums ievada novājinātu slimības ierosinātāju vai kādu daļiņu no tā, un mūsu organisms pats cītīgi saražo antivielas. Bet ja iekož čūska, nav laika gaidīt, mums vajag gatavs antivielas, līdz ar to organismā ievada sarumu jeb pretindi. Mūsu organismam pašam nekas nav jāražo, tas pasīvi saņem antivielas. Atgriežamies pie uzdevuma, vakcinējoties mēs tiekam pie mākslīgi iegūtās aktīvās imunitātes. Lai atbildētu uz 23. uzdevuma jautājumu, būtu jāzina, ko nozīmē šie jēdzieni. Endēmija ir slimības regulāra atkārtošanās kādā noteiktā apvidū, nepaliek diži daudz vairāk vai mazāk gadījumu, vienmērīgi visu laiku apvidū slimo. Epidēmija – infekcijas slimības izplatīšanās, kas stipri pārsniedz parasto saslimstības līmeni attiecīgajā apvidū. Bet pandēmija ir epidēmija plašā reģionā vai pat visā pasaulē. Par infekcijas perēkli mēdz dēvēt ierobežotu vietu, kurā koncentrējas vairojas un no kuras izplatās infekcijas slimības ierosinātāji. Piemēram, bojāti zobi un iekaisušas smadzenes ir nozīmīgs infekcijas perēklis mūsu organismā. Līdz ar to atbilde B ir pareizā.
24. uzdevums. Ja nezinām, kā mēbe ir protists, mēs varam izmantot bukletiņu. Sameklējam amēbu un paskatāmies, kurai valstī tā pieder. Un te mēs redzam, ka tā tiešām pieder protistiem. Cerams, ka kaut ko iemācījies un līdz nākamajai reizei!